Sveicināti! Šajā video mēs parunāsim par vienu no svarīgākajiem instrumentiem jūsu finansiālā nākotnē – par pensiju otro līmeni. Iespējams, arī tu kādreiz esi padomājis, kur tad īsti nonāk tā daļa no manas algas, ko ietur katru mēnesi, un ko es pats varu darīt lietas labā, lai šī nauda strādātu priekš manis. Tieši uz šiem jautājumiem šodien mēs arī atbildēsim vienkārši, skaidri un praktiski. Kā darbojas pensiju sistēma Latvijā? Ikvienam, kurš Latvijā strādā algotu darbu, tiek ieturētas sociālās iemaksas. No šīm iemaksām 20% no bruto algas tiek novirzīti jūsu pensiju uzkrājumiem. Šī nauda tiek sadalīta starp diviem pensiju līmeņiem. 15% tiek novirzīti uz pirmo pensijas līmeni, attiecīgi šis balstās uz solidaritātes principu. Šodienas strādājošie maksā pensijas šī brīža pensionāriem. Attiecīgi šī nauda nekur netiek uzkrāta, tā tiek iztērēta un izmaksāta jau šodien. Ko dara valsts? Valsts savā sistēmā atzīmē, ka tu esi veicis iemaksu, un nākotnē, kad tu dosies pensijā, būs citi nodokļu maksātāji, no kā tad maksās arī tavu pirmā pensijas līmeņa uzkrājumu. 5% aiziet uz otro pensijas līmeni. Šī ir īsta, reāla tava nauda, kas tiek uzkrāta tieši priekš tevis. Dalība otrajā pensiju līmenī ir obligāta visiem, kas ir dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Praksē, principā gandrīz katrs strādājošais kaut kādā no saviem dzīves posmiem ir šo otro pensijas līmeni atvēris, un principā gandrīz visi ir dalībnieki otrā pensijas līmeņa sistēmā. Kas tad ir šis otrais pensiju līmenis? Pensiju otrais līmenis ir jūsu personīgais uzkrājums, kur šī nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos ar mērķi ilgtermiņā vairot tās peļņu. Atšķirība no pirmā pensijas līmeņa ir tāda, ka šī nauda pieder tikai jums, kā arī jums ir iespēja šo naudu atstāt arī mantojumā. Latvijā dotajā brīdī ir 7 pensiju pārvaldītāji, no kuriem jums ir tiesības izvēlēties vienu. Katrs pārvaldītājs jūsu naudu iegulda finanšu tirgos un strādā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku ienesīgumu. Kāpēc otrais pensiju līmenis ir tik svarīgs? Šeit jārunā par skarbajiem faktiem. Latvijā demogrāfiskā situācija nav pozitīva. Mums ir viens no zemākajiem dzimstības rādītājiem Eiropā. Tas nozīmē, ka ar laiku vienu pensionāru uzturēs arvien mazāk strādājošo. Šobrīd vienu pensionāru uztur nepilni 2 strādājošie, taču pēc prognozēm līdz 2060. gadam vienu pensionāru uzturēs aptuveni 1 strādājošais. Kādas tam ir sekas? Tas nozīmē, ka paļauties tikai uz pensiju pirmo līmeni ir ārkārtīgi riskanti. No pirmā un otrā pensijas līmeņa kopā mēs labākajā gadījumā nākotnē varam sagaidīt vien 20 līdz 30% no mūsu pirmspensijas ienākumiem. Un lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji tas ir ievērojami mazāk nekā vajadzīgs, lai vecumdienās uzturētu iecerēto dzīves kvalitāti. Tieši tāpēc otrais pensiju līmenis nav tikai formalitāte, tas ir jūsu personīgais drošības spilvens. Komisijas maksas. Kāpēc tās ir svarīgas? Pensiju pārvaldītāji par savu darbību ietur komisijas maksu. Tas varētu šķist neliels procents, taču ilgtermiņā tā var apēst ievērojamu daļu no jūsu uzkrājuma. Pirms konkurences nostiprināšanās Latvijā mēs maksājam vienas no augstākajām komisijas maksām starp attīstītajām valstīm. Un jā, mēs diemžēl pārstājām arī igauņus un maksājām vairāk. Šodienas situācija, pateicoties cenu konkurencei, ko veicināja Indexo, kā arī likuma izmaiņas ir sekmējušas to, ka vidējā komisijas maksa ir vairāk kā 3 reizes zemāka nekā tā bija pirms 8 gadiem. Pie Indexo komisijas maksas otrajā pensiju līmenī ir tikai 0,4% gadā. Salīdzinot pārvaldītājus, vienmēr ņemiet vērā komisijas maksu, pat šķietami nelielas atšķirības ilgtermiņā var nozīmēt tūkstošiem eiro. Pensiju plāna izvēle. Tas ir viens no svarīgākajiem lēmumiem. Tie iedalās 2 lielās grupās. Ir aktīvie pensiju plāni un ir konservatīvie. Aktīvie pensiju plāni proporcionāli lielāku daļu naudas iegulda uzņēmuma akcijās. Un akcijas pēc būtības ir ar augstāku potenciālu ienesīgumu, taču īstermiņā arī ar lielākām svārstībām. Un tieši šo svārstīgumu dēļ šie akciju plāni ir vairāk piemēroti gados jaunākiem cilvēkiem. Un ir konservatīvie pensiju plāni.
Šie pensiju plāni iegulda drošākos instrumentos. Tās ir obligācijas un naudas tirgi. Šiem pensiju plāniem ir mazāks risks, taču arī zemāks potenciāls ienesīgums nākotnē. Līdz ar to šo zemo risku vai svārstīgumu ietekmē šie ir piemēroti cilvēkiem, kuriem līdz pensijai ir atlicis mazāks laiks. Indexo piedāvā 3 otrā pensiju līmeņa plānus – ir jauda, izaugsme un konservatīvais. Visiem 3 pensiju plāniem ir pieliktas klāt arī vecuma grupas, kuriem šie būtu ieteicamie pensiju plāni, balstoties pēc šo akciju un obligāciju sadalījumu. Jaudas pensiju plāns iegulda 100% akcijās, izaugsmes plāns iegulda 50/50 akcijas un obligācijas, savukārt konservatīvais plāns būtībā visu naudas daļu iegulda obligācijās. Pēc Indexo aprēķiniem vairāk nekā 300 000 Latvijas iedzīvotāji šobrīd nav piemērots pensiju plāns atbilstoši viņu vecuma grupai. Vai nu viņi uzņemas pārāk lielu risku, vai neizmanto sava uzkrājuma potenciālu. Kā apskatīt savu otrā pensiju līmeņa uzkrājumu? Tas ir ļoti vienkārši. Apmeklējiet latvija.lv mājaslapu, izvēlaties pakalpojumu VSAA informāciju un pakalpojumi, autorizējieties, un jums būs iespēja redzēt to, kāds tad ir jūsu šī brīža darba stāžs, cik jums ir atlicis strādāt līdz pensijas vecumam un kāds ir jūsu pirmā un otrā pensijas līmeņa uzkrājums. Atverot detalizēti savu otrā pensijas līmeņa uzkrājumu, jūs redzēsiet vairākas interesantas lietas. Redzēsiet, kurā pensijas plānā jūs atrodaties, cik dzīves laikā esat iemaksājis, kāds ir kopējais kapitāla pieaugums, kā arī to, vai jūsu otrā pensijas līmeņa kapitāls ir atstāts mantojumā, vai kādu no šiem mantojuma izvēlēm jūs esat izvēlējies. Ir ļoti svarīgi pieminēt, kādas ir otrā pensijas līmeņa mantojuma iespējas. Jums ir iespēja šo kapitālu atstāt valsts speciālā pensiju budžetā, otrā iespēja ir izvēlēties konkrētu personu, norādot viņas personas kodu, vai trešajā variantā nodot šo kapitālu civila likuma mantojuma kārtībā pirmā līmeņa radiniekiem. Apkoposim pašu galveno. Otrais pensiju līmenis – tas ir jūsu personīgs uzkrājums, nevis vispārīgs nodoklis. Tā ir nauda, kas pieder tikai jums, aug finanšu tirgos un ir arī mantojama. Izvēlēs savam vecumam atbilstošu pensiju plānu – tas ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, ko varēsi pieņemt savā finansiālās nākotnes labā. Jaunā vecumā aktīvs plāns, tuvojoties pensijai, konservatīvāks. Sekojiet līdzi komisijas maksām, jo pat neliela atšķirība gadu gaitā var ievērojami mainīt galīgo uzkrājuma apmēru. Un pats galvenais, no pirmā un otrā pensijas līmeņa nākotnē mēs labākajā gadījumā saņemsim vien 20 vai 30% no mūsu pirmspensijas ienākumiem. Tas nozīmē, jo ātrāk apzinies savu situāciju un rīkojies, jo lielāka iespēja nodrošināt pārtikušas vecumdienas. Paldies, ka noskatījāties! Apmeklējiet latvija.lv vai Indexo bankas aplikāciju un apskatieties savu otrā pensiju līmeņa uzkrājumu jau šodien.